Čau! Šodien darbā mums ir Audi Q5, 3-litrīgais dīzelis, noskrējas 375 štukas, bet primāri mums interesē, kāda ir ātrumkārba, un tā ir DSG 7 pakāpju 0B5. Ir sūdzības vai bažas, vai viss ir kārtībā ar ātrumkārbu, jo parādās kaut kāda skaņa, gaudoņa, vibrācija. Tagad veiksim testa braucienu, bet īstenībā tad neliels novērojums, ka riepas ir ļoti labas ziemas riepas Dunlop, Grand Track SG6 un ar ļoti labu protektoru, kurš varētu dot tādu kopēju kaut kādu skaņu. Bet ok, labi. Veiksim testa braucienu un jebkura gadījumā mainīsim eļu gan automātiskā daļa, gan arī mehāniskā daļa. Vienkārši tur apakšā ir divas sastāvdaļas, teiksim tā. Bet tagad pārējām drivā. Pastīsimies, lai mašīnas nebrauktu. Pagrieziens, bez tā nevar. Un braucam. Viss pārslēdzas, saslēdzas ļoti labi. Visi pārnesumi mums ir. Tagad, redzi, D5, D6. Ja ātrums ļaus, varam pāriet arī līdz 7 pārnesumam, bet jebkura gadījumā visi sajūgi, kā 1, kā 2 strādā teicami, strādā pamīšus. Un viss ir ļoti labi. Tagad lūdzu pievērs uzmanību vienam elementam, automobīļu elementam, šim te ritenim, bez vairāk riepai. Dunlop Grand Track SG6 ir ļoti laba ziemīga riepa. Pasties kāds protektors. Mums ziema nav pietiekami laba, cik ir labs šis te protektors, un ar to tas arī varētu dot skaņu. Es neesmu gatavs galvot par 200%, bet varbūtība ir ļoti liela, ņemot vērā, kāda ir ta skaņa un kādas ir tas riepas. Ļoti labas, ļoti ziemīgas, bet nu ir savas nianses. Bet labi, tagad ķeramies klāt pie eļas maiņas un tad dodamies mums pacēlē. Atskruvējam aizsargpannu, lai tiktu līdz transmisijai, automātiskā daļa. Tur ir mehāniskā daļa, no kuras arī vajag noteicināt eļu un nomainīt. Bet īstenībā sākumā pasaki man lūdzu, kas tas pa blokiem kaut kādiem. Šeit ir, tur tālāk ir, vēl šeit ir. Ja godīgi, nesmu lietas kursā, nezinu, labi vai slikti. Tas varbūt višķiņi padara grūtāku šito te noņemšanu. Nu tā, jo šeit kaut kāda savilcē, vajadzēs visu atkost un galu arī to visu padarīšanu saglabāt oriģināli izpildījumā. Nu, un vēl ir filtrs, par ko mēs runājam par to ieliknīti. Tad filtrs ir iekšā, tur mainām eļu. Šeit notecinām no mehāniskas daļas. Redzi, it kā tu korķi redzi viegli, bet tik līdz tai nav tik vienkārši. Lai notecinātu, vajag ņemt nost šo spilvenu. Nu labi, darbojamies. Kaut kas vēl tur par eļas noplūdes nav no ātrumkārbas, bet no dzinēja gan ir. Tur viss ir, un tur arī, man liekas, augšā kaut kur sulojas, ja? Redzi? Nu, tas ir Volkswagen Audi. Tas nav Japānas, kurš 11 gadus nav nekādas eļas noplūdes, pēc tam tu nekad neko nevari reāli pat arī atskruvēt. Šeit viss ir savādāk. Nu, davai, strādājam. Nu, laikam kaut kāds tev spīkerīts šeit ir. Es nezinu, vai mūzika skan vai neskan, vai tas no kaut kādiem grauzējiem, es nezinu, no pēlēm, no žurkām. Bet nu labi, mēģināsim visu salikt tajā paredzētajā un atvēlētajā vietā. Dābojam nost to zirnekli, piestiprinājam šitos te tavus uzpariktas. Ķersimies klāt pie eļas notecināšanas, bet sākumā pārbaudīsim, kādā stāvoklī fiška. Redzi, kas aiziet no dzinēja bloka, no visas elektronikas pie TCM, Transmission Control Module, un iekšā viss ir savs. Dažreiz tur varētu būt antifrīz, pat eļļa, vai nu pat vienkārši ūdens var trapīt. Bet viss ir smuki, viss ir pa pirmo, var taisīt ciet, un tad šis te uz augšu tā tinkš, līdz raksturīgam tad klikšķim. Viss atpakaļ ir.
Šeit nebaidies, nav slāpšana, nekus nekas netiek. Mēs ar vedešku apstrādājam šīs vietas, šīs skrūves, jo baigi sarūsējas, baigi. Tagad vieglāk būs tos atskrūvēt, lai pastāv nedaudz. Un pa to laiku notiecināsim eļu no ātrumkārbas, no automātiskas daļas. Un tad dabūsim šito te prom un no mehaniskas daļas. Davai, ķeramies klāt. Tā, tātad visu sagatavojam, lai dabūtu visu šo eļu. Redzi, ļoti minimāli tek, tāpēc, ka vajag atskrūvēt arī līmeņa korķīti. Mēs to jau dabūjam vaļā. Un, kad tikko atskrūvēsim, uzreiz redzēs gaisa plūsma jau pavisam cita. Tā, nu, skaties, kādā stāvoklī eļļa. Nu, kā tāda veida skatās, nu, it kā nav viss tik briesmīgi. Kad tu skaties jau tvertne, nu, nevar teikt, ka eļļa būtu šausmīgi tīra. Tīra, bet šausmīgi. Tūlītās. Tā kā mums būs pat vairāk nekā 5 litri. Un kā tā gadās vai tuvu tam. Bet kas attiecas uz līmeņa korķīti, pasties, jau ir jau kādas pēdas, laikam kāds jau kaut ko bija darījis, vai ne? Vismaz vienreiz bija mainījis eļļu. Varbūt tas ir tieši tas gadījums, par ko tu biji stāstījis, kad mainīja tev sajūgu. Labi, tā, kas mums darās uz šitie te korķa? Tā, nu baigais nogulsnes nav. Tas arī ir labi. Davai, tas skrūvējam visu tad eļas pannu pilnībā nost. Aiziet 1, 2, 3 un tā pa visu perimetru. Dabojam nost pannu. Tas šeit stāv, šeit tā atrodas. Pēreiz arī tas magnētis, pēc tam uz galda pastīsimies, bet šeit mūsu filtrs. Tā, un uz manu pusi, tadām, neaizmirsīsim to līvgredzenu, kas tur ir. Atslēdzeņu 17, palīdz, netrapīja, palīdz dabūt šito te vāciņu vaļīgu. Nu šeit nesaka, teicat, eļļa. Tad tur mūsu ieliknītis glabājas vai slēpjas, vai nosaukt kā vēlies. Tā, tadām. Dabūsim šito te. Redzi. Tā, sākam uz šito. Eļļa, labi. Tā. Un tagad pats ieliknītis. Ir pa pirmo, tā, šeit. Nu labi, tagad eļas kārteris tur, tas iekšējais filtrs arī, un ārējais filtrs šeit rokas, tad iesim to čamdīt uz mūsu galda. Re, mūsu instalācija, izjausam tavu ātrumkārbu. Nē, joks, tā ir cita. Uz tevi attiecas tikai šī te eļļa, filtrs, dabojam arī to blūzgredzenu no hidrobloka, atceries, ja? Kas tev bija pa filtru virsu? Oriģinālais? Nē. Ražotais SCT. Vai tas ir labi? Godīgi? Nē. Nav labi, nav forši. Nu, tas ir tā lētais gals, ķīnietis, līdzīgi kā eļļa manola un arī filtrs SCT nav tas labākais, bet nu kā ir, tā ir. To nost. Malā. Tā, ieliknītis. Diemžēl nav nekādu numuru. Tas nozīmē, ka jau ir mainīts, jo būtu oriģinālais numurs, tas būtu oriģinālais Volkswagen Audi no rūpnīcas. Tad mainīts, šis filtrs tika. Ok, ko mēs redzam šeit? Baigais, ka nogulsnes nav. Šīs divas vietas nebaidies, tas ir vieta, kur piespiežas filtrs. Lūk, šis te filtrs ar savām divām vietām šeit piespiežas, tāpēc arī atstāja pēdas. Kas man nepatīk? Nepatīk, pasties, kas tev ir. Tadām! Kas tas? No kurienes? Kaut kāda plasmasa ķepiņa. No kaut kāda iepriekšēja remonta, no kurienes? Kāpēc ir padona? Tas ir viens. Otrs, diemžēl, tūlīt dabūšu kaut kādu parastu skruvgriezi.
Pasties, kas tev virsū šeit? Kas? Tas ir frikcijas diski. Frikcijas disku lameles pārklājumi. Pirmkārt, vispār ir cita kā tāda. Diezgan liela. Uz pirksta arī tāda, kā smiltis nelielas. Bet kas visvairāk man traucē vai uztrauc, ir šīs te daļas. Kuras, riktīgi tu vari pat viņus dabūt uz pirksta un sajust. Kas tas ir? Es to parādīšu uz piemēra. Frikcijas diskim ir savas lameles. Redzi tā tin, un viena no tiem jau tika norauts un ir atrasts šeit. Ko darīt? Pirmkārt, nekrist izmisumā. Visu iztīrīsim, visu izmazgāsim, jauna eļļa. Kalpos. Reāli kalpos, kāds mūžs ir, tāds mūžs ir. Pēc tā, ka tu esi veicis apkopē, mašīna būs tev pateicīga un brauks labāk. Tagad ķeramies klāt tam, lai visu tur iztīrītu, bet arī piereiz notecināsim eļļu no mehaniskas daļas. Redzēsim, kāda eļļa ir tur. Tagad arī tīrīsim virsmu. Alumīnijam arī ir tāda noslēdza korozēties nedaudz. Bet vajag visus tos netīrījumus, visu pa visu to virsmu smuki nocelt. Tā, vēl šeit. Aiziet, redzi, cik daudz citas paliek uz asmeņa. Un tagad arī to pašu darīsim no otras puses. Šeit. Jā, visas 4 malas, tas ir svarīgi. Un pēc tam visu arī izmazgāsim ar brake cleaner. Tagad visu iztīram ar brake cleaner pa visu perimetru, arī šo mūsu tvērtnieto glāzīti, kur mēs liksim jaunu filtru. Kad tas atnāks, jo diemžēl vēl nav atnācis nelietis. Kaut bija uzsūtīts jau vakar, bet labs nāk ar gaidīšanu, jā? Ne tā vēl tie tā saka cilvēki. Tā, visu arī šeit. Visim, cik vien ir iespējams. Arī tur, to vietu. Šeit ir jauna instalācija. Nomainīsim arī piereizi blivgreznu. Šis vēl ir vecais. Šeit ir jaunais kopā ar filtru nāk. Un arī šis ar jauno oranžu blivgreznu. Nomainījām blivgreznu, jo šis ir saplicināts. To var labi redzēt. Šeit arī uzlikām montāžas mēri, kas izkusīs eļļa, bet piereizi arī ļoti labi ļaus iesēsties tam blivgreznam. Tagad esam gatavi mūsu šo instalāciju uzstādīt uz mašīnas. Izmantojam tādu uzparīti, lai piestiprinātu atrumkārbu. Tagad varam droši atbrīvot vai atskruvēt šo spilvenu, šo kronšteinu, un mums nekas neuzkritīs uz galvas un nekas neaizies pa pieskari. Kad tikko dabūsim šo nost, varēsim tikt pie eļļas notecināšanas. Tagad noteicinām no šīs mehaniskas daļas. Jau gatavi. Kārtē tvertne ar kārtē eļļu. Tadām! Teiksim, tavi novērojumi, tava reakcija, ir netīra. To paustīsim, cik smirdīga. Ir arī smirdīga gan. Tu būsi pārsteigts, kādu eļļu mēs liesim iekšā. Vienkārši tur būs tāda ļoti maigi dzeltenīga, ļoti caurspīdīga, bet šeit mēs noteicinām lūk kādu eļļu. Pasties, kā izskatās šajā tvertnē. Bez maz vai kā no dīzeldzinēja. Kā ir, tā ir. Un man liekas, arī nebija līmenis. Man šķiet, ka arī nebija līmenis. Bet, neko nepadarīs. Ļausim tad iztecēt tā eļļai, un tur mums ir ieliešanas korķītes. Ot, redzi, tā līgzda, tā vietā. Grūti ar vienu roku filmēt un grūti ar otru. Šeit varbūt būs labāk redzams. Tur tā ne vietā. Mums viss ir. Pacelsim nedaudz vēl augstāk, lai uztaisītu tādu leņķi, lai jau pat līdz pēdējai pilietē, redzi, jau tur gandrīz pārstāja tecata pirms tām, bet tagad atkal izveidojas pavisam neliela
neliela tāda strukliņa reļus. Gaidām vēl bišķiņ, taisam ciet, un tad mainīsim jau eļu. Šlirts ir gatava, mums varat vērtnē pasties, kādai eļai jābūt. Šādai eļai jābūt mehaniskai daļai. Nav slikti, vai ne? Pilnībā atšķirās no tā, ko tu redzēji savai ātrumkārbai. Tad uzpildījām 3 litrus. Tagad pa bišķiņam šeit aizpildam mūsu šlirci. Pumpējam. Jau iegāja gandrīz 3 litri. 2,5 tak točna, tagad arī 3, bet laikam tas nebūs gana, vajadzas vēl. Ielējam 4 litrus, tagad pavisam nedaudz liekais eļas daudzums izcetas ārā, un mēs taisīsim ciet ar korķīti. Šis te, man liekas, nekad nebija skrūvēts ārā, jo visas malas ir perfekta stāvoklī. Un so, davai, taisam. Tik vienkārši ar vienu roku filmēt un taisiet ciet, bet mums izdevās. Nepavelti, pieredze ir pieredze. Jā, tagad pieskrūvēsim, pievilksim un visu šeit iztīrīsim un varēsim jau ķerties klāt jau automātiskai ātrumkārbai, vismaz daļai. Gan šeit ielieksim filtru, gan tur, ar pannu, ar blīve, un visu tad mazgāsim, tīrīsim un kronšteinu liksim virsū. Ņemot vērā, cik grūti un smagi viss šis grūvis nāca ārā, apstrādāsim ar speciālu keramisku smēri. Tā ļoti labi arī tur temperatūru vajadzības gadījumā, bet arī galvenais apstrādāt visas vītnes un visu vietas. Piereiz arī šeit izdarīsim to pašu. Ar tām vietām, kur mēs skrūvēsim šeit. Piereiz arī šis te špiļkas un to pašu šeit. Tas ir svarīgi. Visu labi apstrādāt. Jauns filtrs šeit, jauns filtrs iekšā. Tagad taisam ciet gan ar vāciņu, gan ar eļas karteri. Nākamais posms ir pabeigts. Šis te filtrs iekšā, ar vāciņu ir ciet. Aizsarg mēs paspānu, bet eļas karteri, eļas pannu pieskrūvējam. Viss labi turās, fantastiski, viss čikinieka. Tagad varam aizpildīt ar eļu. Izmantojam Fuchs, tas ir vācu ražojums, arī vācu kvalitāte eļa, domāta DSG ātrumkārbām. Izmantosim arī tāvā gadījumā un liesim iekšā automātiskā daļa tieši šo eļu. Brīnišķīgi. Pasaka, kāda krāsa, kāda bija tev un kādai vajadzētu būt. Jau tek ārā. Tagad mēs aiztaisīsim caurumu. Iedarbināsim mašīnu, sugnītis ātrumkārbai paņems eļu un vajadzēs vēl uzpildīt. Un tad sildīsim līdz vajadzīgai temperatūrai un lieku jau notaisināsim. Tāda ir tā koncepcija. Lūk, redzi, iedarbināja mašīnu un uzreiz eļa pazuda, vairs neplūst pāri. Vajag vēl papildināt. Ielējam 6 litrus. Tūlīt bez izpildes var labi redzēt. Ielējam 6 litrus. Tagad jau saka tēsēt ārā. Taisam ciet, sildim mašīnu un lieku notiecinām. Uzdevums uzsildīt ātrumkārbu līdz 35 grādiem un uz augšu. Tagad mums jau 37, tas ir ļoti labi. Nenoslapējot mašīnu, lidīsim zem mašīnas, atversim tā korķīti un pēc būtības eļļai vajadzētu jau plūst pāri. Davai, daram tā. Skrūvēsim nost. Ko te? Tadām! Redzi, pirms tam mums netecēja, tagad tek. Neteiksim, ka perfekti dzeltena, bet labāk nekā bija. Puso. Ļausim bišķiņ noteicināties un taisam ciet. Līmenis mums ir. Ai, pa pirmo
ļoti labi. Patīk, kad viss sanāk tik perfekti. So, klāpējam mašīnu, pievilksim šito te korķīti un taisām ar zirnekli visu šo mošu apakšu. Nu, lūk, zirneklis ir sava vietā, bet galvenais visa šīs te tavas uzparīgtas kosmiskas tehnoloģijas arī pielikam. Vādi arī būs tad šeit aizsargpannas, nu, jā. Kas tas ir un priekš kam tas ir vajadzīgs, ceram, zini tu, bet kas attiecas uz atrumkārbu, viss ir čikiniekā, viss ir nomainīts, eļļa nomainīta šeit, mehaniskai daļai, automātiskai daļai, nekas nesulojas, nekas netek, var droši gončīt. Tikko, kad tu redzēji, mēs nomainījām eļļu. Obligāta prasība pēc eļļas maiņas ir testa brauciens, lai redzētu, vai viss ir kārtībā, vai nav nekādas anomālijas, vai virs saslēdas un pārslēdas. Un prieks atzīt, ka viss ir teicami. Protams, jebkura gadījumā atrumkārba vēl būs nepieciešams kāds laiks bišķiņ adaptēties pie tā, ka ir nomainīta eļļa. Tagad tur cits šķidrums, stipri labāks vai piemērotāks, jo laikam mainīts agrāk bija, varbūt kopā ar sajūgu, kā tu minēji, bet bija ļoti netīra eļļa. Un vai palika tur kaut kādas vēl piedevas, un kas vispār tur ir un kas tur nav, es nezinu, tikai kas to zina un ej un sazina, bet jebkurā gadījumā viss ļoti labi saslēdzas un pārslēdzas, un tas ir pareizi un tas ir labi, un es nebā gatavi atdot tev mašīnu. Davai, brauc pakaļ tai.